Šodien eksperimenta dienas grāmatā pusfinālā satiekas stiprākās Rīgas reģiona komandas. Jaunpils vidusskolas komanda pusfinālam gatavojas nopietni. Tiek apmeklēts pat enerģētikas muzejs. Vai iegūtās zināšanas noderēs konkursā? Kurš uzdevums piecēla kājās gan atbalstītājs, gan žūriju un lika dalībniekus pavadīt ar skaļām ovācijām? Un kura komanda izcīnīja ceļazīmi uz lielo finālu? Latvenergo koncerna organizētais erudīcijas konkurss eksperiments notiek jau 19. gadu pēc kārtas, bet šodien Rīgā uz pēdējo klātienes pusfināla kārtu ieradušās spēcīgākās Rīgas reģiona komandas, un kāda no komandām, lai spodrinātu savas zināšanas fizikā un vēsturē, pirms spēles devās apmeklēt Latvenergo koncerna enerģētikas muzeju. Mēs esam Jaunpils komanda Mezoni, un mēs esam ieradušies uz Latvenergo enerģētikas muzeju uzzināt nedaudz vairāk par tā vēsturi. Ķegumu hesa, Pļaviņu hesa un Rīgas hesa. Mēs vēlamies uzzināt par ierīcēm, kas šeit ir no vēsturiskā laika, par tieši radioierīcēm un drošinātājiem. Mēs ļoti ceram, ka kaut kas no iegūtajām zināšanām, ko mēs iegūsim muzejā, noderēs arī spēles pusfinālā. 1905. gadā Rīgā sāk darboties Andrejsalā elektrostacija. Un 1902. gadā ar Minhenē Oskars von Millers projektē šo spēkstaciju. Muzejā jaunpiliešiem bija iespēja uzzināt gan vēsturiskus faktus, gan apskatīt un aptaustīt dažādus eksponātus – senas elektroiekārtas, slēdžus, elektrības skaitītājus, vadus, spuldzes un citas aizraujošas lietas. Vai jūs esat dzirdējuši tādu vārdu kā Nikolais Kuzņecovs? Nē, Nikolais Kuzņecovs parasti Latvijā asociējās ar ļoti skaistiem porcelāna traukiem, bet Nikolais Kuzņecovs ir ražojis arī augstsprieguma izolatorus. Uzzinājuši daudz jauna un interesanta Jaunpils vidusskolas mezoni bija gatavi spēlei. Mani sauc Una. Es esmu Karīna. Mani sauc Viktorija. Mani sauc Āgaks. Mans vārds ir Edgars. Mani sauc Jānis, mēs esam komanda Mezoni no Jaunpils vidusskolas Jaunpilī. Man šķiet, ka mūsu komandas gudrākais ir Jānis, mūsu komandas kapteinis, tāpēc, ka viņam fizika padodas labāk, viņš to saprotas labāk. Unai laba atmiņa, Karina labi rēķina, Viktorija, es domāju, mūs visus vieno, Agris pa datoriem ļoti labi zina, Edgars, viņš vienkārši komandas labais gariņš. Mūsu konsultanti un arī fizikas skolotāja ir Ilze Inkina. Šodien mēs esam ieradušies kopā ar viņu. Un viņa mums ir kā komandas gariņš. Smaidīga, vienmēr atupīga, šokolādes daudz pērk. Es domāju, ka mēs varam pateikties mūsu skolotājai. Viņa ir ieguldījusi vislielāko darbu mūsu komandā. Mūsu komandai uzvar nozīmē to, ka tas pierādīt, ka mēs esam ļoti vienoti, ka mēs esam draudzīgi un ka mēs spējam sadarboties. Taču līdzās atraktīvajiem jaunpiliešiem šodien stāsies arī siguldieši. Mani sauc Ingris Kurzemnieks. Mani sauc Ārvis Jomērts. Mani sauc Silvija Segliņa. Mani sauc Tidis Būmans. Esmu Aneta Felkere. Mani sauc Agnes Upīta. Mūsu komandas sauc Uzlādētie. Mēs esam no Siguldas, no Siguldas valsts ģimnāzijas. Mūsu komandas nosaukums Uzlādētie, jo mēs esam uzlādēti uzvarai. Mūsu komandas spēks, domāju, mūs visos, jo mēs esam vienotība, jā, mums ir viens par visiem un visi par vienu. Ja viens krīt, tad pārējie kritīs līdzi, un ja viens celsimies, mēs pārējie arī. Un, jā, mēs esam tādi ļoti, ļoti vienoti. Es domāju, ka tas ir tas mūsu spēks, tas lielākais. Jo mēs vienmēr smējamies kopā, mums ir savi jociņi, kurus iespējams citi nemaz nesaprot, bet saprotam tikai mēs. Mūsu komandā visgudrākie un mūsuprāt visspēcīgākie noteikti ir Agnes un Ārvis. Es domāju, ka tā arī ir taisnība. Ego! Nē, es domāju, ka mēs visu neizdarīsim, jo mūsu komandā ir visi kopā, mēs esam ļoti stipri un viens otru palīdzam, atbalstam, un es domāju, ka mēs uzvarēsim, ja uzvarēsim, tāpēc, ka mēs esam vienoti un visi kopā. Zinošie un draudzīgie jaunieši no Inču kalna pamatskolas. Mani sauc Edijs. Mani sauc Linda. Mani sauc Anete. Mani sauc Eleonora. Mani sauc Marks. Mani sauc Dāvis. Mēs esam no Inču kalna pamatskolas. Mūsu komanda sauc Griezes Momentiņš. Es komandā esmu tehniskais, tas, kas viss ķēdes māks saslēgt tā.
Linda ir tā atjautīgā, tā, kas visu izdomā tā kā būt. Un kā katram vajadzētu būt. Anete ir otrā gudrā, es kapteiņa. Un visgudrākais mums ir Dāvis, visus matemātiskos jautājumus tā. Elenora mums ir ātra lasītāja, bet Marks atcerās formulu. Mūsu komandas spēks ir zināšanas, un mūsu skolotāji mūs vienmēr atbalsta un palīdz. Mūsu sauklis ir Inčkāls rullē! Smaidīgie un pašpārliecinātie ekspreši no Siguldas. Mani sauc Māris. Mani sauc Paula. Mani sauc Vanessa. Mani sauc Edgars. Mani sauc Ralfs. Mani sauc Edgars. Mēs esam no Siguldas. No Siguldas valsts ģimnāzijas, un mūsu komandas nosaukums ir Siguldas ekspreses. Mūsu komandas spēks ir mūsu lieliskajās zināšanās. Mūsu komandas spēks ir dzeltenā krāsa. Mūsu komandas spēks ir mūsu komandas gars. Mūsu komandas spēks ir draudzība. Manuprāt, mūsu komandas gudrākais loceklis ir Edgars. Viņš vienmēr ir bijis tāda kā klases galva, tāda kā galvenais, viņš vienmēr visus koordinē un viņš vienkārši ir gudrs, teiksim tā. Nu jā, tas ir forši, ka viņi domā, ka esam gudrākais, bet eksperiments jau viens nevarēšu paveikt. Katram kaut kas ir jādara, un tad mēs arī uzvarēsim. Un īsti dzintari no Limbažiem. Mani sauc Aksels. Es esmu Lauma. Mani sauc Madara. Es Sānu Luīza. Mani sauc Ričards Uģis. Es esmu Daniels, mēs esam no Limbažu novada ģimnāzijas, no Limbažu pilsētas. Mūsu komandas nosaukums ir dzintars, tāpēc, kad no grieķu valodas tas nozīmē elektrību, un mēs turpinām skolas tradīciju. Mums iepriekšējā gadā komanda no mūsu skolas arī bija dzintars. Manuprāt, visgudrākais ir Daniels. Viņš ir mūsu gaišā galva, jebkurā jautājumā. Mums Madariņa ir rēķinā vairāk. Lauma palīdz viņai. Daniels ir visos jautājumos, palīdz visiem un domā. Ričards arī tāpat. Mēs ar Akselu arī visu kaut ko kopīgi domājam. Es domāju, ka vienkārši mēs esam kopīgi komanda, nav tā kā atsevišķi kā kāds kaut ko dara. Mūsu komandai uzvaru nozīmētu pierādījumu, ka mēs esam pietiekami saliedēti un zinoši, un mēs esam pietiekami mērķtiecīgi, lai sasniegtu savu mērķi. Šogad neklātienes atlases kārtā par iespēju iekļūt pusfinālos cīnījās 176 komandas no visas Latvijas, bet Rīgas reģiona pusfinālam kvalificējās 5 no 27 reģistrētajām komandām. Bet tagad laiks noskaidrot, kuri saņems ceļazīmi uz lielo finālu LNT un cīnīsies par galveno balvu ceļojumu uz Tunisiju. Esiet sveicināti Rīgā! Kāpēc es jūs nedzirdu? Tā ir labāk! Esiet sveicināti Latvijas Energo koncerna organizētajā erudīcijas konkursa eksperiments pēdējā noslēdzošajā pusfināla spēlē. Šodien kopā ar mani jūs uzzināsiet, kura būs Rīgas reģiona erudītākā un zinošākā komanda, kas dosies uz spēles eksperiments finālu maijā Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Par godu šim faktam arī vērts aplaudēt. Pēdējā pusfināla klātienes kārtā dalībnieku rezultātus izvērtēja akciju sabiedrības sadales tīkls Pierīgas kapitāla ieguldījuma daļas vadītājs Salvis Krīgers, fizikas mācību portāla Fizmiks eksperts Mārtiņš Gulbis, ilgadējs eksperiments eksperts, fizikas pasniedzējs Aivars Ēriņš un Rīgas reģiona mentors Oskars Krievs. Un pirmajā uzdevumā visas komandas atbildēja uz 5 ar fizikas vēsturi un elektrību saistītiem erudīcijas jautājumiem. Savukārt otrajā komandām uz tāfeles tika doti 5 vārdi, zem kuriem loģiski jāsarindo vēl 20, tā, lai veidotos kādas lietas vai parādības likumsakarīgs apraksts. Turklāt šo uzdevumu drīkstēja veikt tikai 2 katras komandas dalībnieki. 3, 2, 1, sākam! 3 minūtes laikā. Vai arī uzturības varētu būt arī siltums kā termometros un kaut kā tā? Mēs visu laiku skatāmies. Batiskafs spiediens tie, kuri laiž dziļi jūrā. Tagad dzīvesudarbs siltums. Ko tu relīgs? Kas ir šitais? Nezinu. Tikai komandu kapteiņi paliek pie tāfelēm, jo žūrija dosies pie katras komandas novērtēt jūsu sniegumu. Dāvi, kā veicās šajā uzdevumā? Žūrija jau bija pie tevis? Bija, jā. Šorīt bija. Kaut ko jautāja? It kā ne, neko nejautājām. Novērtēja, pierakstīja, kā pašam šķiet, kā tikāt galā šo uzdevumu? Domāju, ka labi.
Kuri vārdi sagādāja grūtības? Bija kāds nezināms? Piemēram, vārds batiskavs likās nezināms, un ar tiem metriem smēli īsti nebijām pazīstami. Nu, kura tēma bija pilnīgi skaidra uzreiz? Saules sistēma. Jā. Un hidroelektrostācija? Par potenciālu enerģiju tur nebija pārliecināts, bet tur mēs loģiski mēģinājām izdomāt, un tā sanāca, ka potenciāla enerģija tur varētu būt. Šorīt ļoti patīkami pārsteidz komanda Mezoni no Jaunpils vidusskolas. Būtībā mums nesanāca par parunāt, vai gribot gribējās, jo principā viss bija absolūti korekti salikts. Tad bija kārta trešajam uzdevumam – fizmiks eksperimentam, un te nu gan gāja karsti. Pieejamie materiāli ir atrodami šajā zilajā kastē uz katra uzdevuma galda. Tur ir gan 6 dažādi elektromagnēti. Tur ir 9 voltu sprieguma avots, 3 savienotāju vadi, slēdzis un nagliņas. 3, 2, 1, sākam! Nē, bet mums ir jāizmanto. Augošā secībā no mazākā uz lielākā sākumā. Viss uzmūsāk jau labāk. Viņi jāskata augošā. Bateriju mēs sadedzināsim kādu Skatieties uz diezu. Šitā te nekstājam. Uzlādētiet. Kā jūs sapratāt šo uzdevumu, kā jūs tikāt galā ar to? No sākuma bija tā, ka mēs īsti nesapratām, bet tā, ka mums, teiksim, tā pielica, tad uzreiz mēs ātri visu sākām darīt, un es domāju, ka ir baigā cool. Risinot šo uzdevumu valdīja pat sportisks sacensības gars, jo uzdevuma otrajā daļā komandām ar elektromagnēta palīdzību no eksperimenta galda uz komandas galdu 2 minūšu laikā bija jāpārnes pēc iespējas vairāk nagliņu. Dalībnieku skrējiens piecēla kājās gan visus līdzjutējus, gan konkursa žūriju. Wow! Griezes momentiem ļoti labi veicās ar šo uzdevumu pagaidām. Dalībnieki 20 sekundēs. Atbalstītāji atbalstām. Dievams. Pēdējās 10 sekundēs. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, viss! Pēc trakā skrējiena un žūrijas vērtējuma dalībniekiem bija jāspēj sakoncentrēties vēl 2 izšķirošiem uzdevumiem un jāliek lietā fizikas formulas. Pēc spraigas un dinamiskas cīņas bija klāt patīkami satraucošais rezultātu paziņošanas mirklis. Visi dalībnieki saņēma vērtīgas dāvanas no konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem, suvenīrus no konkursa organizatora Latvenergo, gardumus no Dobeles dzirnavnieka, skrīveru saldumus, aizsik kartes, dāvanu kartes no Hesburgera un žurnāla Uzzini abonementus. Bet pašu galveno ceļazīmi uz Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa finālu saņēma Mezoni no Jaunpils vidusskolas. Mezoni ir Rīgas reģiona labākā komanda ar 20 punktiem. Pārspējot Dzintars 2 komandu ar 2 punktiem un iekļūstot spēles eksperiments finālā. Nebija nekādā gadījumā viegli, tas bija ļoti grūti, mēs esam ļoti priecīgi. Ļoti liela sajūsma. Mēs negaidījām, bet mēs ļoti cerējām, un arī mums sanāca tur strīdiņi daudz, un tā, bet mēs esam ļoti priecīgi par rezultātu. Un 5. uzdevumā mums pārtiks stieplīte. Bet pagājušo gadu mūs uzaicināja uz televīzijas ierakstus fināla spēli, un tad no klātesošiem viena meitene tā žēl teica, jā, mēs arī te varējām būt, nu, un šogad mēs būsim tur. Tieši tā, Mezoni būs tie, kuri pārstāvēs Rīgas reģionu lielajā konkursa fināla spēlē. Zemgales godu eksperimentā aizstāvēs Jēkabpils valsts ģimnāzijas komanda Jolo 6, Latgales reģionu pārstāvēs Līvāna 2. vidusskolas komanda Fotons, Vidzemes reģionu Madonas valsts ģimnāzijas komanda Epsilons 7, no Kurzemes uz cīņu dosies Dundagas vidusskolas komanda Melnās Panteras, bet par uzvaru galvaspilsētā cīnīsies Rīgas 94. vidusskolas komanda Satelīti. Nu zināmas visas 6 fināla komandas, kas satiksies konkursa fināla spēlē 24. maijā kanālā LNT, lai pierādītu visai Latvijai, ka zināt ir stilīgi.